Tā, sveiki skolotājiem. Ar ko mēs šodien runājam? Jūs runājat ar savu audzinātāju Arti. Tā, man jums ir jautājums, vai jums strādājušajā skolā bieži ir stresa situācijas? Nu, varbūt pajautāt, ka viņas nav, bet jā, stresa situācijas ir daudz. Kuros brīžos tieši ir? Vislielākais stress šajā darbā ir mācību gadu noslēgums, kad 4. kvalifikācijas eksāmeni ir, 3. ir centralizēti eksāmeni, mācību gadu noslēgumi, visi neskanīgi audzēkņi. Nu, tas ir stresēni. Labi, paldies. Ok, tātad mēs intervējām arī matemātikas skolotāju Kristīnu un skolotāju Rūtu Balodu. Viņi mums lūdzu atviegināšanu. Skolotāju Kristīnu, viņa ir stress vai ok, jā, ka strādā skolā stress nav, bet tad, kad ir stresa situācijas, tad viņa meditē. Un skolotāja Rūta Baloda teica, ka viņai ir ļoti stress, ir īpaši dēļ skolēnu attieksmes. Un viņa ar šo stresu tiek galā tādā veidā, ka viņa iet pastaigāties dabā, viņa bieži iet uz koncertiem, uz teātriem, un tādā veidā viņa sev šo stresu pamazina. Tā kā jā, mācam tālāk. Labdien, kā jūs sauc? Jānis Saulētis. Man jums jautājums, vai jums ir stress šādi strādājošajā skolā? Stress vienmēr ir, pat arī, ja tu nestrādā, tev var būt stress, jo dzīve ir stresaina. Galvenais ir, kā mēs mācāmies ar to stresu tikt galā. Kas tieši šajā skolā izraisa to stresu? Nu, šajā skolā vairāk stresa izraisa tas, ka tev ir ļoti daudz pienākumu. Tas, ka tu esi visu laiku dinamikā. Visu laiku esi ritmā tādā, ka tev no tevīm kaut ko vajag, tev no citiem kaut ko vajag, un lai to visu paspēs, tas arī tā rada stresu, ka sajūt, ka tu varbūt kaut ko paspēji, kaut ko neizdarīt tā, kā vajag. Tas ir tāds, tu esi visu laiku uzvilkts. Kā jūs cenšaties ar to tikt galā, ar to stresu? Kā es cenšos, tas paliek mierīgāks, sevi nomierina. Un tad, kad tu esi mierīgāks, tev arī darbs, tu sakārto galvā to secīgi, kā tos darbus pabeigt. Līdz ar to, ka tas ir nomierinājies, tu vari sakārtot visu galvā, un tad tie darbi sākās pirms otru pabeidz, tad pēc pie nākamā. Un tādā veidā tu vienkārši mēģini līdzsvarot to, nevis hausu radīt, bet līdzsvaru sadīt. Labi, paldies jums! Labs, veicam jums un dzīve bez stresa. Jā, tiešām paldies! Čau, ar ko es runāju šobrīd? Mārts Reišins. Kurā kursā tu mācies? Pirmajā spēka mehānika. Okay. Vai tev mācoties šajā skolā ir stress? Tad pārbaudu tikai tā pārstāvā. Tikai pārbaudām situācijās ar vēl kādās arī? Ir tikai pārbaudām situācijās. Ok, un kā tu tiec galā ar to stresu? Das war man. Es spiežu tālāk. Es neko nemāju to daru, es vienkārši izēju to pārbaudīt un šo. Ok, labi, paldies! Čau, ar ko runāju šobrīd? No Lāgas. Kurā kursā tu mācies? 5. Vai tev mācoties šajā skolā ir stresa situācijas? Jā, tagad Mārcis man aizstājas. Kā tu tiec galā ar to stresu? Es viņam bīzu. That's my man! Tieši tā. Ok, paldies! Ok, čau, ar ko runāju šobrīd? Robert Nienu. Kurā kursā mācies? Pirmajā. Ok, vai tev mācoties šajā skolā ir stress? Man personīgi nav stress. Ok, es nezināju, ko teikt. Labi, paldies!